Daļa jauniešu vasaru izmanto ne tikai, lai izklaidētos, bet arī, lai nopelnītu naudu. Arī Jēkabpils pilsētas jaunieši izmanto pašvaldības piedāvājumu un 2 nedēļas pa 4 stundām dienā strādā. Ravē, grābj nopļauto zāli, slauka ietves un veic citus pienākumus. Pilsētas pašvaldība šovasar piedāvā iespēju strādāt Jēkabpilī deklarētiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 17 gadiem. Darbus skolēni veic dažādās vietās - pilsētas zaļajās zonās, bērnu dārzos, kā arī Krustpils pils apkārtnē un Krustpils saliņā. Galvenais iemesls, kādēļ skolēni pieteikušies vasaras darbam, ir iespēja nopelnīt, tomēr arī pats darbs dod savu labumu, radina pie disciplīnas un ļauj vasarā paveikt kaut ko liederīgu. Tomēr labāk nekā vienkārši sēdēt mājās un nekā nedarīt. Labāk nopelnīt kaut ko. Lai gan samaksa par darbu nav liela, skolēni saņem 55 latus pirms nodokļu nomaksas, jaunieši atzīst, ka tas ir labāk nekā nesaņemt neko. Darbs nav grūts un samaksa ir pietiekamā. Tas ir noderīgi. Kopumā šovasar iespēja 2 nedēļas pastrādāt tiks dota 80 skolēniem. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodarbinātības nodaļa gan informē, ka daži jaunieši, kuri sākotnēji iesniedz iesniegumus vasaras darbam, atteikušies strādāt vēl pirms darba sākuma. Tādējādi pašlaik ir atbrīvojušās vietas citiem skolēniem. Savukārt tie, kuri no darba nenobijās un atnāca pamēģināt, lēmumu nenožēlo. Darbs jau nav grūts un arī nav ilgi jāstrādā. Vismaz liek, ka nauda būs. Vienīgais mīnus, kas varētu būt, kas sāp tur muskuļi vai ir nogurums, tad atnāc pēc darba un to uzreiz gulēt. Bet es neuzskatu, ka būtu labāk vienkārši visu dienu naturāli 8 stundas atsēdēt vienkārši vienā pozā. Līdz jūnija beigām pilsētas teritorijas uzkopšanas darbus veica pirmā jauniešu grupiņa – 20 skolēni, bet turpmākās 2 nedēļas vasaras darbu strādās nākamie skolēni. Sandra Pēgļkāne, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.